Autorēvija. Raivo Freibergs, kāds? Viņš ir brīžiem ātrs un brīžiem lēns. Nē, nebūtu, tas nebija bērnības sapnis. Nē, sapnis kā jebkuram puikam bija, vai ne, bet sākās ar to, ka tika uzdāvināts mopēds. Cik pa ielu nebrauks ar mopēdu, tad doma bija aizbraukt uz trasi, un tur bija piedāvājums, nāca no Vidcēsīs motoklubs Zirgstelitātes. Tās treneris Ēriks Simpsons piedāvāja, ka nav ko braukāt tāpatās, ka brauks sacensībās. Ok, tā viss sākās. Panākumi, grūti tā pateikt. Daudzkārtējs Latvijas čempions mopēdos, ja? Tas būtu viens, bet lielajos 97. gada Latvijas čempions, es 125 kubikcentimetru klasē. Es esmu bijis 3. vietas ieguvējis Latvijas čempionātā stadionkrosā. Šogad veiksmīgi sākās sezona Gaujas kausā. Gaujas kausu uzvarēja. Elka nekāda nebija. Elks varbūt bija, tajā laikā arī bija Uldis Odiņš. Uz to arī gāja un skatījās, un tas varētu arī būt, bija pirmais Elks. Bet pieskaitīt pie reizēm pie ātriem un reizēm riskējis es nekad neesmu, principā. Vienmēr es samērā mierīgi braucu, bet dažreiz padodās. Vienīgās bailes ir tajā brīdi laika posmā, kad rāda 5 sekundes, mazlietiņi. Pēc tam, kad krīt barjeri, vairs neko neatcerās. Ja man pēc tam jāsāk domāt, kā tas viss bija, es aizmirsu. Pārgalvīgi nekad tas netiek darīts, bet lekt man tieši patīk, padodās. Kritieni īpaši daudz nav bijuši. Vienīgā nopietnā trauma tika iegūta treniņa laikā Cēsīs. Jā, sezona gāja secentā. Man pat grūti iedomāties. Nekas. Jaunībā bija BMX. Es ļoti daudz braucu ar BMX. Nē, tās divas savienojums lietas tieši otrā, tas viss palīdzēja. Īsi pirms sacensības beigām, kādu brīdi ir pilnīgi atpūta no tā visa. Principā visa ziema ir viens nežēlīgs darbs. Katram tā programma ir individuāla, bet pamatā ir svara zāle, skriešana. Man tas ir hokejs. Jā, viena no kurioziem varētu minēt. Valmierā tas notika. Tas notika tā, kad vienu dienu bija tik aizbraukts treniņu. Kāds 2 dienas tika izlaistais tajā pašā trasē, un uzreiz kā nākošā dienā, vai pēc 2 dienām es braucu un uzlecu, un Gauja pārplūdus. Vienkārši ielecu ūdenī. Dejot es esmu gājis, jā, bet man tas nepatika. Kas es būtu, grūti pateikt. Hokejs radās vēlāk, stipri vēl. Tas radās tagad. Cēsīs organizējās vienkārši komanda tādi spēlēt gribētāji, un tā mēs sākām braukt uz Rīgu, uz ledu, un tā pa ziemu mēs tik braukājām. Taisos tik ilgi, kamēr būs rezultāti. Mērķi, protams, ir iebraukt tik pasaulē pie barjeras. Tas būtu ļoti mērķi. Es domāju, kā tas katram pašam jāstāsta, kā viņš to, es nezinu pats par sevi, kā man viss būs, un pa viņu vēl, es domāju, tas arī, kā visiem sportistiem atkarīgs ir no tā. Man ir 4 gadus vecs zēns, sauc viņu Kristiāns, un es esmu civila laulībā ar Evitu.
Noteikti, ka pamēģināsim, bet spiešana te nenotiks nekādu, jo tas ir pierādījies, ja uzspiež, tad tur nekas nopietnas nevar sanākt. Salīdzinājumā man nebija kas māca. Viņam es domāju, ka būs kas māca. Es dzīvoju Jāņmežā un arī man kaimiņos dzīvo Uldis Odiņš. Tas ļoti labas attiecības. Tur tā attālums mums gandrīz tāds ir, kad akmeni var aizvest no viena mājas līdz otrai, bet ar akmeņiem nemētājamies, aizbraucam uz treniņiem kādreiz kopā. Protams, no ģimenes atbalsts tiek dots un kopīgiem spēkiem es domāju, ka es sasniegšu vēl. Līdzjutēji man ir, un to es jūtu savā pusē, Kurzemē vairāk. Ceļš Valmierā, Cēsīs, ka es braucu tālāk. Līdzjutēji vienmēr, ja tu labi brauc, ja tu vari kaut ko parādīt, viņi ir. Jā, jaunie nāk, un viņi ļoti labi brauc, un viņi ir konkurenti, jā. Es domāju, ka, ja nenāks cilvēku līdzjutēji uz motokrosu, tad vienkārši noplaks tas sporta veids, un arī man patīkamāk, jo vairāk kuplāks apmeklētāju pulks, jo interesantāk izveidojās sacīksts. Mērķis ir noteikti, ka uzvarēt Latvijas čempionātā. Motorēvija. Par šī raidījuma lieliskajiem startiem bija parūpējušies visi jaunie sportisti un pati Elšņa trase. No mehāniskā samta par sev stāstīja Raivo Freibergs, bet nākamreiz viņa vietu ieņems Mārtiņš Aleksandrovičs un Motorēvijas rēvija risināsies Saldū. Ja vēlaties nepalaist garām arī ķibeles un izboksu stāstu, skatieties Motorēviju jaunedēļ.